Čakiem tiem punktā šoreiz piekāpis. Metiets Kristians Sapsīts vārtu virzienā, maina trajektoriju, tomēr lido vārtiem Secen. Šilijāna tur aktīvi centās arī izdabūt no Latvijas aizsardzības zonas. Mūsu vairākas meitenes cīņā par ripu un arī to izcīna. Un tagad Karina Šilijāna uzsāka Latvijas ofensīvu. Piespēl Kristai Jipaičakai, pat viņa iet uz priekšu vārti! Lūk, kā tikai 5. metiens pa vārtiem. Neiemet, tu iemetīsi tevi un mūsu meitenes ātri vien maina situāciju gan laukumā, gan uz tablo. Līdz ar to Karina Šilijāns punktu gājiens turpinās jau 4. spēli pēc kārtas. Attiecīgi katrā no turnīra spēlēm viņa guvusi vismaz vienu rezultīvitātes punktu. Tikmēr otrie vārti šajā čempionātā Kristai Jipaičakai. Berlingtonas Barracudas uzbrucēja ikdienā hokeja spēlē Kanādā un redzam, Šilijāna atrod Jipaičaku un viņa jau tur individuāli no nulles nērtās lāpstiņas puses. Apspēlē Martinu Sasu un savas aizsardzības zonas līga miljonu ar ripu. Atstāja viņu to Kristai Jipaičakai, pieļauj mūsu meitenes kļūdu, tomēr tur briesmas uzreiz likvidē Laime Elizabete Lukaševics. Tur varēja skaitliskajā mazākumā bīstam 2-1 vārdsardzēs un dot polietis, tikmēr turpinās Latvijas uzbrukums. Metiens Jipaičakas izpildījumā slīd vārtiem Secen, tagad miljonu kontrolē ripu. Miljonu pat raidīt vārtu priekšā, ripa tur lēkā vairāk mēģinājumu to iepakstīt vārtos un tas izdodas! Beidzot arī izmantot skaitliskais vairākums 2-0. Tur ļoti šī situācija neapmierināja Polijas izlases kapteini Karolīnu Požņevsku, kas pēcāk arī sasit savu nulli, lai vai kā 2-0. Karina Šilijāna šķiet dubulto Latvijas izlases pārsvaru. 34 sekundes vien no skaitliskā vairākuma bija nepieciešams Latvijas izlasē, lai panāktu 2-0 uz tablo. Tādēļ pat arī redzēsim atkārtojumā šo vārtu guvumu. Burzum vārtu priekšā. Sākotnēji līga miljonu kontrolē ripa, pēcāk tāds viltīgs uzmetiens vārtu virzienā. Tur ripa slīd lēkā un beigās atrod arī ceļu vārtos. Un mūsu meitenes jau pašas redz, ka tiesnesis roka norāda uz to, ka ripa ir vārtos. Brīdi nonāca mūsu meiteni kontrolē. Arī tagad ar aktīvu spēli Šilijāna to atgūst. Iespēlē arī piekšā līgai miljonai un mūsu meitenes izvietojušās Polijas aizsardzības zonā vēl mazākā minūte. Otrajā trešdaļā metiet to sleņķi un vārti! Līga miljonu 54 sekundes pirms otrā perioda beigām panāk 3-0 uz tablo. Metot ripu vārtos no nulles nērtās lāpstiņas un jau 3 vārtu pārsvars mūsu meitenēm, kad sākusies pēdējā otrā trešdaļas minūte. Šķiet no tādas pavisam nevainīgas situācijas, nepārāk bīstams. Viss eskalējās līdz tam, ka miljonu izpildīja metienu pēc izlaušanās starp 3 Polijas hokejistiem pa vārtiem, un tas arī sasniedz mērķi. Martins Sas jau 3. reizi šajā spēlē turnīrā ir bijis. Bija +2 pret Sloveniju, ko neizdevās noturēt. Tagad 3-0 un Karina Šilijāna ar ripu. Iespēja viņa izpildīt metienu. Viņas šķīlēns gan nesanāk tāds, kā vēlētos pa Martins Sasas vārtiem. Sasa glābi. Un jau ripa pie Polijas hokejistiem. Tālu piespēle nenonāk līdz adresātam. Teicam, līga miljonu kārtējo reizi apurņo pretinieci. Piespēle līdz tukšiem vārtiem un 4-0 panāk mūsu meitenes. Teicam, saspēle Karina Šilijāns un līgas miljonas izpildījumā un 3-0 ātri vien pārto par 4-0 un miljonai otrie vārti šovakar. 4. rezultīvitātes punkts šodien tikmēr Šilijānas kontā, un līdz ar to periodu sāk ar informāciju, ka viņai 7 rezultīvitātes punktu turnīrā un 2. rezultīvākās spēlētājs status šajā čempionātā. Tagad viņi ir noķērusi pirmajā vietā esošo Janku Hlinkovu. Abām hokejistēm Latvijas dāmām izdosies gūt 5. vārtus. Iemetiens uzvarēts uzreiz Kupliks, metiens vārtu virzienā un vārti! Šķiet Anna Lakstiņa tur vārtu priekšā pielipo ripas lidojumu virzienu un bija nepieciešams 1-4 sekundes to skaitliskā vairākumu, lai turpinātos Latvijas vārtu birums šajā spēlē un 5-0 uz tablo panāk Anna Lakstiņa. 96. gadā dzimusi uzbrucēja, kas ikdienā pārstāv Kanādas klubu Reapers, un viņai šis 2. vārtu guvums šajā turnīrā. Ātri uzvarēts iemetiens
uzreiz Čīliens to zilās līnijas un veiklākā vārtu priekšā ir tieši Lakstiņa, kur ar smaidu var doties uz rezervistu soliņu, jo viņai ir izdevies gūt vēl viens vārds un līksmo nevien viņu. Aktīvi cīnās Polija, nenokar galvas un cīnās līdz galam. Un Līga Miljonu izpildu piespēles priekš. Kristi Jipčak pat var lausties uz vārtu priekš. Polijas aizsardz gan šoreiz viņa apbruņo Līga Miljonu, gan ātri vien atgūst tripu Latvijas izlases rīcībā. Miljonu piespēlē Šiljānai un 6-0 uz tablo un ļoti rezultīva spēle Karinai Šiljānai šovakar un viņas kontā jau otrais vārtu guvums šeit Volvo Ledus hallē šovakar. Līdz ar to viņai 9. rezultatīvitātes punkts šajā turnīrā. 3 vārti, 6 rezultīvas piespēles šai hokejistei Karinai Šiljānai, 2003. gadā dzimusi uzbrucēji, kur pārstāv hokeja skolu Rīgu. Šogad arī kļuva par Latvijas čempionu viņu un 5. rezultīvitātes punkts viņai šajā spēlē, nu tikai vienā vārdu gūmā viņa